Osums dziesma tikko sākās. Izskatās, ka tas būs mūzikas klips. Maybe. Man nosākās nojauts, kas ir par čalu. Šalīts kaut ko žļambā. Varētu būt turbo kožana. Tāds mūzikas video. Esmu ieredzējis iepriekš. Ļoti, ļoti drausmīgi. Bet jā, cits bijis ļoti saistošs tāds. Ak, Dievs. Varētu būt, ka viņš mēģina būt kaut kāds latviešu bībers. Tagad ir arī meitene. Arī nav īpaši tieva. Intonācijas problēmas. Man nav vārdu šajā brīdī. Viņš ir populārs? Oh my god, viņam ir plecs izrotāts ar kaut kādu figuru. Tā kā kādreiz bija šitam Michael Jacksonam, te viņu uzpleči. Tā viņam bija kaut kāda interesanta huīna uz pleci. Ok, kāds čieps. Nu, viss mazgadīgi jau redzēt uzreiz. Kur ir auguntiņa? Es jūtos arī ļoti vecs, skatoties viņu. Grūti diezgan. Nu, ļoti krāsaini. Viņš ļoti krāsaini zina par savu beigu un to, kā viņš ir dinamīts. Bet... Esmu dinamīts. Nē, droši vien, kad ir kaut kādas 14-gadīgas meitenes, kurām viņš ļoti patīk. Viņš māk izmantot planšeti. Es esmu pārstāvju. Viņš raksta tekstu, viņam neizdodas tik galā. Vispār jā, ļoti, ļoti saistoša mūzika. Es domāju, ļoti varētu būt populāra. Es atceros, man pirms atgādīja video, kad kristiešu nometnē sacentās repā, bija repa sacensības, ja hip-hopa, viņiem bija uzvalkamie šitie tetovējumi uz rokām. Un es tā domāju, wow, tas ir tik aizjaujoši lēni, it's so funny. Šitais ir tā kā gandrīz, bet tomēr nelīdz galam. Labi, man kur jūs atradāt šo te? Es esmu redzējis sliktākus video. Tādēļ patīk tiesas vārdu. Nu, viņš sulkā, bet beats ir labs. Vajadzēja vairāk emocijas ielikt savā dziedāšanā. Man liekas, viņš netic tai frāzē, ka viņš ir dinamīts, ja ne? Īstenībā tas mazgadīgais normāli ir uztaisījis kaut ko jāatzīst priekš tā visu. Jā! Es varu nākamo songu dabūt, man šis reāli bez jārā. Nē, es ir, nē. Labi. Es mākslas vārdā. Jā, kaut kur dzirdēts bija, kaut kur caur kaut kādiem mēdījiem. Nē. No fucking clue. Ir 2257 dislike. I wonder, vai tas mainījies, kurš mēs sākām šo pasākumu. Nu jā, laikam cilvēkiem tomēr neiet pie sirds šī mūzika. Es varu arī uzspiest to, ko es domāju. Jā. Vai tu vēlies nospiest dislike? Jā. Visiem viņš Oh my god, jums ir 81,000 skatījumu! Fuck! Es īstenībā nezinu, atskaitot Eini, ka skrien vēl nevienu video no Latvijas, kuriem būtu tik daudz skatījumu. Tad es pieņemtu, ka acīm redzot Latvijas tautai viņš nav gājis pie sirds, jā. Tas tāds bēdīgs jautājums par to, kāda ir Latvijas popmūzikas nākotne. Nu, Latvijas popmūzikā ir visādi laiki bijuši un būs. Varbūt arī šim jaunajam māksliniekam būs slavas stunda kaut kādā brīdī. Kāda ir Latvijas popmūzikas pagātne? Es domāju, ka jā. Es ļoti maz zinu par Latvijas popmūzikas scēnu. For a reason. Es pieļauju, ka Latvijas popmūzikas scēna un viņš noteikti saskrienās. Jo Latvijas popmūzikas scēna ir diezgan maza. Un viņš jau ir Latvijas popmūzikas scēnā. Viņš nav nākotne, viņš ir tagad. Jā, sure, vai not? Nu jā, es teiktu, jā, viņš ir. Vai viņš varētu aizstāt, tā vajadzēja definēt jautājumu, vai viņš varētu aizstāt Lauru Reiniku? Es domāju, jā, vai no viņš tā varētu aizstāt Lauru Reiniku. Es sagaidu, protams, ka tu cilvēki, kas vienkārši izsaka viedokli, to darīs, bet tas, ka kaut kādu, nezinu, mēdī, tu kaut kā tam baigi pievērš uzmanību vai noliek to, tas ir tādi nožēlojami, zemiski un droši vien sagaidāms no tā, kas ir mūsu, nezinu, masveida portāli, jā. Bet, nē, tas nav ok. Man liekas, tas ir stulbi. Internets ir tā kā vide, kur tu ieliec lietiņas, ko tu uztaisi.
Un tad tu saņem viedokli par viņām. Es nezinu, tā atkarīgs no cilvēku. Pareizi, tā ir sociālā telpa, tu dari, ko tu gribi. Nu, what the hell, nu, ģirgājies par jaunieti, nu, labi, 14 gadīgi, nu, kāds tad bija, cik jau gadi? Jūs tev pateikšu tiešām savu personīgo viedokli, bet tas nav tikai šitos aizīts vispārīgi. Man besīgi, ka cilvēki internetā noliek viens otru, jo kāds ir kaut ko uztaisījis. Tāpat kā ziņās uzrakst ziņas un daudz vienkārši saka, ka visi loka un nekas nav labi. Vienkārši Latvijā mums tas tik ļoti sūkā, kad vienkārši visi pieraduši vienmēr viens otru nolikt. Neviens nekad neko labu nepasaka. Ja ir kaut kas labs, viņš nostās, jā, bija ok, viņš neko nepasaka vairāk. Bija slikts, vai viņam nepatīk, viņš uzreiz viņu noliek, ir sūds, kur vispār kaut tādu var izdarīt. Tajā pašā momentā viņš neko nedara, viņš aiziet piedzerās, vai aiziet draugiem un neko neizdara. Vienkārši nosit dienu. Reku, šitais čalīts vismaz kaut ko uztaisīs, tāpēc viņam respektu par to, ka viņš kaut ko izdarīs. Tāpēc